Čau, Ilzīte. Tu pirmā klāt. Pagaidīsim, kamēr sanāk abonenti. Skatīsimies, kur jūs visi esat. Tie, kas nevar iekomentēt un grib būt klātesoši, tiem ir jākļūst par abonentiem. To var izdarīt caur profilu. Caur profilu. Sēdējam un gaidīju. Nu, forši. Laikam jāiesūta, jānošēro grupiņā. Tu varbūt arī nospiest dalīties un iespiest telegramā padalīties ar saiti mūsu abonentu grupiņā. Lai aiziet ziņa, kā esam klāt. Forši. Bet šodien laiks arī tāds. Kad tā kā bija no rīta forši saulains, bet pēc tam tāds guļamlaiks atnāca. Bet kopumā vispār bija ļoti tāda darbīga diena, man vismaz. Ar visiem izlikumiem, gan ar dvēseles ceļu, gan kam bija pilnie ieraksti un vēl viena konsultācija, tā kā visu laiku notika darbošanās. Čau, Evitiņa! Visu laiku bija darbošanās. Tagad man liekas, ka mēs varēsim te parunāties. Bišķiņi parunāties. Sanāk, ka jārunā līdz stundai, vairāk nē. Un tāpēc, ka tā stundu garus video tikai var normāli leju pielādēt un pēc tam ielikt, lai jums viņi ir pieejami caur to YouTube saiti. Es viņus tur ielādēju. Ja ir garāki, tad viņš neņem pretī. Neļauj. Tā Evita ir, Ilze ir. Kurš vēl ir? Jā, šodien likās. Vispār tā sajūta vairāk ir, kad būtu forši arī kaut kādas tās jūsu tēmas, kas jums šajā laikā, jo mēs jau kopā esam vispār jau vairāk kā mēnesi, bet tieši tādā abonēšanā patiešām mēnesi. Un ir bijušas visādas tikšanās un prakses un visādi notikumi jums pašām. Un varbūt ir pacēlušies kaut kādi vispārēji jautājumi, par ko gribās apmainīties ar viedokļiem vai kaut ko uzjautāt, ko parunāt, aprunāt. Šī eņģeļa tēma vairāk likās kā tāds nākamais solis, ko es gribētu arī jums likt tajā slēgtajā saturā. Pamazām iepazīties ar tām eņģeļu enerģijām, jo tajā brīdī, kad mēs sākam skatīties uz kaut ko vairāk un tā kā tālāk par sevi pašu, tad eņģeļi pēc enerģijām ir vistuvākie, no tādām gaismas būtnēm vistuvākie, ar kuriem visvieglāk ir sakomunicēt un sakontaktēties. Vistuvākais, protams, mums ir sargaņģelis, kurš mums ir iedots un ir ar mums šeit visas dzīves laikā. Viņi bieži vien var izjust, kā jums ir ar sargaņģeļu sajušanu. Ir tā kādreiz tādas situācijas, ka, cik labi, ka viņš ir bijis klātesošs no sērijas. Tā. Paldies, Agnes, par rozītēm. Jā, lai varētu piedalīties un komentēt un ienākt iekšā, šis ir abonentu saturs, tur jāiet caur abonēšanu. Laivā ar kārtīm es būšu pēc stundas 8. Iziešu ārā no abonentu satura un tad būšu pieejama ar atbildēm uz jautājumiem, kad laiciņu vakarā ar to padarbosimies. Ir jūtams, Ilze, jā?
Tā, prieks, Agnes, to redzēt komandā. Jā, un ar tiem eņģeļiem tas, ko man gribētos jums ielikt iekšā, sirsnīgs, ko gribētos jums ielikt iekšā tajos pieejamos video, ir tā kā iespēja sakomunicēt ar katru no viņiem. Tevi arī raksta, ka ļoti eņģelīšus. Jā. Sakomunicēt ar katru no viņiem, jo arī caur enerģētiskajiem centriem, jo mans tas lauciņš ir vairāk šie te enerģētiskie centri, un caur viņiem skatīties un sajust un tad nodot to nolasīto informāciju. Tad katrā no šiem centriem ir klātesošs arī konkrēts ērceņģelis, kurš nāk ar savu enerģiju, un šīs te vietas un lietas ļauj ļoti daudz ko sakārtot. Sveiki, Daci! Jo eņģeļi mums ir taisnākais ceļš, un lielākā daļa no viņiem ir šī te komunikācija tā kā ar augstāku, ar Dievu, vai ar visumu, vai kā mēs to saucam, kad caur viņiem var veidot šo iekšējo sarunu. Var veidot iekšējo sarunu un sajust, ko viņi grib tā kā parādīt un pateikt pretī. Un tas visīkdienišķākais, kā viņi ar mums sazinās, ir caur šiem te eņģeļu skaitļiem. Tad, kad tev sāk iekrist acī kaut kādi konkrēti cipari, kas visu laiku atkārtojās, vai tas ir pulkstenī, vai tas ir braucot garām kādām automašīnām, ciparu kombinācijas, kuras liek pievērst uzmanību. Tas ir viens no saziņas veidiem. Tad tiem, kam ir spēcīgākie šie te intuitīvie kanāli, tad var arī redzēt un sajust kaut kādas krāsu uzplaiksnījumu un kaut kas tam līdzīgs, kā tur tā informācija atnāk, tiek nodota. Sveika, Evita! Un ar tiem, un vēl ir, kas ir ikdienā, piemēram, ka mēs klausamies kaut kādu mūziku, un, tā kā pēkšņi iekrīt kaut kādi vārdi, vai arī ir kaut kāds notikums dzīvē, un liekas, tā dziesma ir uzlikta tieši man. Un tie arī ir savu veidu eņģeļu vēstījumi, kur uzkrīt kaut kāds tieši viens teikums, tur nevis priekš darbojies, vai tur, nezinu, pārtrauc šito rīcību, vai tur, piemēram, kaut kas saistīts tur ar mīlestību vai sirds centru, par kaut kādām attiecību formām. Tad tas viss, ko mēs it kā ieraugam un pamanām ikdienā, bieži vien ir tieši šo te sveika, Kristīna, šo te, tātad tuvāko gaismas grupu saziņa ar mums, kad viņi mums parāda, kad ir kaut kas vairāk par to, ko mēs varam ieraudzīt un aptaustīt. Protams, ir vēl tuvās gaismiņas, kas ir tie saucamie visi zemes gari, fejas, elfiņi un tās lietas, bet tās ir vairāk priekš sazemēšanās procesiem. Zemes plāna izjušana, mājas sargi, un tā visā spēcīgāk jūtam Skandināvijas valstīs, tāpēc viņi arī, tā kā iedarbojās ar visiem tiem mazajiem rūķīšiem un kas viņiem tur ir visi tie. Tās mazās radības, kas dzīvo klintīs, viņi ir zemes gari, kas ļauj tā kā izjust, ka tur arī ir kaut kas vairāk par to, ko tu redzi, ka tas ir savu veidu spēks, ar kuru ir jāmiedarbojās, kur viņiem ir tā pielabināšana un sarunāšana un pabarošana, un tur visādas lietas, kas viņiem ir no paudzes paudzē. Mūsu platuma grādos, mums ir tendence kapu svētki, veļu laiks, tātad kaut kādas tās tie tāda veida gari, kas nozīmē, ka mums šeit ļoti ir tā vēlme un vilkme veidot saikni tieši ar savajiem senčiem, ar dzimtas saknēm, tā pieķeršanās vietai, pieķeršanās tiem procesiem, kur mēs atrodamies, kur mēs dzīvojam, ko mēs tur piepildam. Paldies par cālīti, paldies par rozītēm. Tā Evita jūtu fizisku siltumu, mīlestību sajūtu gaisā caur ādu. Jā. Lūk, un ja ir šie te visi tie zemes gariņi, un kas ar mums tur tādā veidā iedarbojās,
Un tad eņģeļu gaismas grupa jau ir tas savienojums jau ar to augšu, ja, kas palīdz sazināties ar, tā teikt, ārpasauļu būtnēm, veidot kontaktu, iegūt informāciju, iegūt atbalstu, iegūt atbildes uz jautājumiem, jo tieši tie meditatīvie procesi, ko es arī gribētu pamazām jums sākt likt dot to saziņu, ir par konkrētām lietām. Jo, piemēram, pirmais centrs jūs noteikti esat dzirdējuši šo te arceņģeli Mihailu, tās no jums, kas vispār darbojās jau šajā pašā ezoteriskajā sfērā un iet pašizaugsmes ceļu, tad Mihails ir tas, kurš tā kā parāda to līdzību ar Dievu, kurš ir līdzīgs Dievam, un kurš uz zemes atnest arī to sajūtu, ka mēs paši arī esam, ka mēs jau esam tas visums, mēs esam tas Dievs, mēs esam tā gaismiņa. Un mūsu tās izpausmes šeit ir pēc viņa plāna, pēc augstākā plāna, pēc dvēseles plāna. Un arceņģelis Mihails, viņš darbojās, viņa tā sfēra, viņš strādā ar zemākajām vibrāciju formām, kas var ienākt cilvēkā, tās ir ego izpausmes un bailes. Ego izpausmes un bailes. Un tajos brīžos, kad mēs no kaut kā baidāmies, varbūt reizēm pat nesaprotam no kā, vai tajos brīžos, ka mēs jūtam, ka tas ego sāk ņemt virsroku kaut kādos mūsu lēmumos, un mēs nespējam čau zeķenīti. Un mēs nespējam nolīdzsvarot to savu enerģētisko lauku. Tādā arceņģelis Mihails ir tas, kuru mēs varam pieaicināt, ar kuru mēs varam aprunāties, lai viņš mums tā kā palīdz šīs te enerģijas balansēt. Un viņš caur pirmo enerģētisko centru, viņš arī strādā vispār kopumā, ir klātesoši tādās ikdienišķās lietās, kas ir drošība uz ceļa, kas ir pārvietošanās, kas ir tā būšana šeit un tagad. Kas ir tā būšana šeit un tagad, un viņš dod arī aizsardzību un aizsargā tieši dzīvību, to dzīvības formu, kas dvēselē šeit ir uz zemes iedota. Tātad viņa tā miedarbība arī vismaz pēc manām sajūtām ir ļoti cieša roku rokā ar to pašu mūsu sargaņģeli. Bet sargaņģelim redz ir visādi aspekti. Un viņš nekoncentrējās tikai uz dzīvību un uz fiziskā ķermeņa saglabāšanu šeit. Viņš koncentrējās arī uz daudz visām citām lietām. Viņam ir jānoorganizē mums konkrētas tikšanās, mums ir jānoorganizē tam, ko mēs sevī atveram un izdaram, to ceļu, kur mēs aiziesim, ko mēs satiksim, ko mēs iepazīsim. Tā kā mēs esam kaut kam gatavi, tad viņš ir tas, kas ātri pielāgo to paredzēto plānu un šeit atved un ievieš tev, lai tu varētu viņu īstenot. Tātad sanāk, ka mūsu tas sargaņģelis patiesībā viņš ir tāds baigais menedžers. Viņam nākās menedžēt. Un kamēr viņš jūt, ka tu neesi kaut kam gatavs, bet viņš zina, ka tev kaut ko ir tur jāizdara, jāsasniedz pēc dvēseles plāna, tad viņš sāk radīt un veidot tos notikumus, vest tev iekšā notikumos, kas tev ir nepieciešami, lai tu kaut kādu apziņas slāni sevi atvērtu un lai tu varētu doties tajā nospraustajā virzienā, viņam to viss nāks menedžēt. Bet savukārt Mihails, viņš tad iedod šo te garīgo aizsardzību, iedod ķermeņa aizsardzību un darbojās strādā ar visām šīm te lietām, kāpēc viņš ir pirmajā centrā, jo caur viņu notiek vispār planētas tā pāraudzība un visas miedarbības, kas šeit uz zemes ir paredzētas. Viņš ir arī piedalījies tādā kā eņģelis, kā gaismas darbinieks piedalījies ir pie zemes radīšanas visiem šiem te plāniem, lai uzradītu visu to, kas tad mums būs nepieciešams. Un līdz ar to pie viņa var arī iet, tā teikt, pēc šīm te atbildēm. Mēs varam vērsties caur to pašu enerģētisko praksi un teikt, Mihail, pasaki man, ko es te daru? Kāpēc es šim te visam eju cauri?
Tev tagad pulkstens 18 brīžam liekas katru stundu nejauši ieraugu. Nu jā, 18, starp citu arī caur pirmo centru, es uzreiz varu paskatīties, kas ir šis 18, ja tu viņu tikko ieraudzīji. Man liekas, man viņš te ir. Un šīs ir lietas, ko es, piemēram, savā galvā nespēju paturēt. Es viņas varu sajust, bet nespēju paturēt galvā. Skaitļi. 18 eņģeļu vēstījums. Vispār visi vēstījumi, kas ir ar viennieku, tas ir saistīts tieši ar zemes plānu, kaut ko, kas tev ir jāievieš, un 1 un 8. Astotnieks vispār ir 8. centrs, kas ir vispār jau tādas metafiziskās zināšanas. Un ja tev tieši, piemēram, 18 visbiežāk iekrīt acīs, tas nozīmē, ka tev ir jāsazemē kaut kādas tās lietas, kas ir patiešām tāds garīgs, tad jāpievēršās enerģētiskām praksēm, to enerģiju jāievieš savā tā kā realitātē, un ar viņu jāmiedarbojās un jāienestē, lai viņi te spēj veikt kaut kādas izmaiņas. 11 Ilzīt, tie ir vispār kosmiskie vārti. Tos, ka mēs ieraugam, tas ir mirklis, kad mēs varam kaut ko vēlēties vai manifestēt. Un tātad, ja mums bieži šo te 11 parāda, tad no tādo eņģeļu vēstījumu viedokļa tas ir tas moments, nu, kad tev saka, ka tas ir tas moments, kad tev saka, ka ir īstais brīdis kaut ko vēlēties un šo savu vēlmi iznest tā kā visumam, izteikt viņu skaļi, un ka tas visums ir gatavs viņu realizēt. 1,9 ir kaut kā noslēgums. Pāriešana jaunā, atbrīvošanās no vecā, tātad tev fiziskā realitātē bieži redzot šo te 19, tas ir atgādinājums, ka tev savā fiziskajā realitātē dzīves pamatos ir jāatbrīvojās no kaut kā novecojoša, ka ir pienācis laiks pāriet jaunā līmenī. 9 ir procesu noslēgums un jauna sākums, beigas, kas ir kaut kā jauns sākums. Kopā ar viennieku tātad dzīves pamati. Tā es uz tiem skatiem skatos, no tādas eņģeļu filozofijas, ja? Gan jau, ka numerologi teiktu kaut ko pavisam citu. Jūt ar vien vairāk augstākie uzrunā tevi. Nu jā, nu nepavēlti tu te esi. Jāsaka tā. Un šīs te prakses, man patiešām es vienkārši šis mēnesis kaut kādā bijis diezgan lielā skrējienā, un man gribētos to visu ienest un ielikt, lai jums viņš ir ar vien vairāk pieejams, un jūs varat daudz ko vairāk vēl iepazīt, tie, kas ir abonentu lokā un kas vēl arī pievienosies, jo šobrīd ir tā sajūta, ka ļoti vajag tieši to augstāko atbalstu, to izpratni, sapratni, sajušanu, tādu mazliet vieglumu ienest visā tajā lielajā darbā, ko šeit katrs mēs sevi esam ieguldījuši. Un tādēļ arī tās maija, tas vesels mēnesis, iešana cauri visiem tiem cikliem. Es kaut kādā brīdī taisīšu par katru no viņiem, tur 4 cikli sanāk atsevišķi tā kā video, lai saprastu, no kā viss tas mēnesis kopā sastāvēs tais praksēs. 2,2. Ja tev vēl bieži rādās 2,2. 22 kā tāds ir, ka tev ir jāienes savas jaunās realitātes, jaunās idejas realitātē, vai tas, ko tu esi tā kā iedomājusies un sajutusi, kad ir pienācis laiks to īstenot, ka ir jāpievērš uzmanība, kādi soļi tev ir jāspēr, lai tu to vispār varētu reāli īstenot. Jo šis 2,2 ir tāds, kurš saka, malacis, jā, tu esi sajutus, tu esi izdomājus, bet tev vajag rīkoties. Un tad viņš tev ik pa laikam parādās un atgādina, ka Ilze ir laiks, jā, ir laiks darīt, ne tikai jūs. Ko es saku par šodienas spoguļu datumu? Nu, zinīm, pēc, piemēram, tiem eņģeļu skaitļiem šis savienojums, kur mums iet tas 2 un 4 kopā, viņš ir arī par tādu kaut kā jaunu ienešanu, jaunu pašrealizāciju. Pilnīgi iespējams, kad arī tāpēc likās, ka ir jāienes, kam jaunas, kam atkārtotas tās enerģijas, ja kodam šitādām tēmām, jo ieraugot to ciparu, viņš likās tāds diezgan maģisks, vai ne? Tur ir gan mēnesis, gan tas
tas datums, gan pēc tam ar to gadu viss kopā, tas sakrīt kopā, bet pārsvarā tiešām gribās pēdējā laikā pievērst uzmanību tieši tām ciparu kombinācijām, kas ved uz kaut ko jaunu, uz kaut kā jaunu atvēršanu. Un tajā pašā laikā man reizēm, tad, kad nāk kaut kādi šitie spoguļdatumi, nav vispār nekādu sajūtu. Bet šodien bija tā sajūta, piemēram, ka ir jānāk un jārunā, kaut ko jādod. Caur šo, bet citreiz vispār ir tā, ka tu ieraugi tāds, tikai cipars. Tā kā tur ar tām sajūtām, man liekas, katreiz arī ir tā kā pēc kaut kādiem apstākļiem kopā, kā tur tas viss saliekās, kā gribās. Bet ja mēs šeit, piemēram, skatāmies, tad tas 2-4 ir harmoniska un radoša sadarbība ar pasauli. Tā, Ilze. Tāda cipari, kurus biežāk pamanu un atceros, ka redzu. Jā, tie arī ir tie cipari, kas ir tas, caur ko tā kā vispār uzrunā. Un tie, kas cipari sākās ar divnieku, divnieks otrais centrs, tas mums varbūt arī sievietēm varbūt aktuālāks, kas ir sievišķās enerģijas centrs, kur šie divnieki ir priekšā. Tur savukārt arceņģelis ir Rafaels, un Rafaels ir vērsts uz garīgo attīstību. Tātad vispār daudz, kas ir kopumā, kas ir ar divnieku, kur mēs ieraugam šo divnieku, tas ir garīgās attīstības kombinācijas. Pāriešanas, ienešanas, atjaunošanas. Un tad tie divnieki, kur priekšā parādās, viņi mums, tā kā sieviešu enerģija, radošā enerģija, nepavelti laikam jau arī miedarbībā ar kaut kādiem tiem eņģeļu skaitļiem un ar to divnieku, kad viņš ienes to atjaunošanos, to radīšanu, kaut kā jaunu uzradīšanu, bet būtībā Rafaelam arī ir ļoti dziedinošas spējas, otriem centram ir dziedinošas spējas, kas arī nav patiesībā nekāds jaunums, ja mēs to atkal saliekam kopā ar sievišķo enerģiju, ka mēs caur savu enerģiju spējam veikt kaut kādus šos dziedinošos procesus, un tas nav attiecināms tikai uz sievietēm. Ir arī vīrišķās enerģijas nesēji, kas spēj izkopt sevī līdzsvaru šajās energo struktūrās un formās, un arī nest dziedinošās enerģijas. Viņam ir šis savādākais kaut kāds skatījums, kur mazāk ir tā prāta un ego iejaukšanās un intelektuāla pieeja. Un vispār būtībā otrais centrs un arceņģelis Rafaels, viņam lūk ir, patīk tā kā strādāt arī ar ķermeņa attīrīšanos. Un šie ir skaitļi, kas bieži vien mēdz aizvest pie tava īstā dziednieka. Tātad kaut kādas dziedinošās enerģijas nes. Un, piemēram, ja tu vēlies atrast kaut kādu savu guru vai savu skolotāju, vai savu dziedinātāju, vai vienkārši atrast savu īsto ārstu fiziskajam ķermenim, var vērsties pie arceņģeļa Rafaela, vai varbūt arī pievērst uzmanību tam, ko varbūt kādam ārstam kabinets sākās ar to divnieku. Ja? Vai vēl kaut kur tas divnieks nopelna priekšā, kas tev varētu norādīt, ka varbūt, ka šis priekš manis īstais ir tev brīdī tās enerģijas, protams, saslēdzās. Jo, ja mēs tur iesim ar prātu un speciāli kaut ko meklēsim, tad tas tā kā nebūs īstais. Evita, nav sajūtas spoguļdatumos, un tā ir bieži vien, un citreiz ir arī tā, ka, tur kaut kādi vārti, Man bija spēcīgas enerģētiskās sajūtas, kas bija uz tiem saucamajiem lauvas vārtiem, kas bija, ja nemaldos, pagājušā gadā augustā. Un, kad bija lauvas vārti, un man tikko nenokā virtuvē nokrita un saplīsa glāze. Attīrījās mājās enerģija, un būs pēc tam jāsaslauka. Bet ar to laikam jārēķinās. Tad, ja mēs par viņiem un ar viņiem runājam, tad viņi arī atnāk klātsoši un parāda, kā mēs mākam. Tad droši vien arī tas ir tas, kam vajadzētu šajā brīdī pievērst uzmanību, ka arī šādi eņģeļu spēja miedarboties, tad kaut kādas lietas pakustināt, kaut ko sašķindināt, ap citu, tas latviešu šis te sajūta un teiciens, un pilnīgi šī enerģija aizgāja, tas latviešu teiciens, kas mums ir, ka trauki plīst uz laimi, viņš būtībā nāk no tā, kad šī trauka šķindoņa,
tā skaņa nepavēlti ir kaut kādi tie zvaniņi vai vēja zvani vai durvīs, to zvanīs, ko karina iekšā, ka tā skaņa viņa attīra enerģētisko lauku, un tad, ja ir kaut kāda enerģija sakrājusies, kuru vajadzētu attīrīt, un ja tam tajā brīdī tu savādākā veidā, piemēram, pats nevar pievērsties, kaut kas ir jāiztīra ārā, tad notiek tā trauku saplīšana. Nokrīt, saplīst, ienes enerģiju, bet šobrīd ir tā sajūta, ka tur bija vienkārši tā neaizmirst pateikt, ka mēs, protams, arī fiziski iedarboties, ja? Kaut ko pabīdīt. Un arī tam ir vērts pievērst uzmanību, jo eņģeļiem ir šī tendence pārvietot lietas, paslēpt lietas. Tad, kad viņas ir kaut kādu savu laiku pabeigušas, arī Ilzai nesen bija šis te, kad pazuda akmens un atradās akmens, jā, kad šīs te miedarbības viņas notiek, ka reizēm nevajag pat iespringt uz to, ka tu kaut ko pēkšņi nevar atrast, tātad tev to šobrīd nevajag, vai tas ir kaut kas mums nokrīt un pazūd, tad tam tā ir jānotiek, viņš aiznes prom kaut kādu enerģiju, vai, piemēram, tev nelaiž pēc kaut kādām lietām savām vecām pakaļ, kaut kādu iepriekšējo dzīvesvietu, vai vēl kaut kur situācijas veidojās, ka tu tur netiec. Un tas arī būtībā vairāk vai mazāk saistīts to, ka tas ir kaut kas, ko tev nevajag, kas tev ar prātu liekas, ka tev ir vajadzīgs. Un arī tur iejaucās, jā, ar šādām te lietām un notikumiem tāpatās, nevar iedarbināt pēkšņi mašīnu, vai notiek pēkšņi vēl kaut kas, jā, ka tevi apstādina, arī tam vajag pievērst uzmanību. Tā skaidrs, ka par šīm skaņām, kas nenošā, jā, ir tā, jo, redziet, fiziskais plāns, viņam ir bieza enerģija, un tad, kad viņām grib ienākt kaut kādas tās augstākās vibrācija enerģijas, viņām reizēm nākās, tā kā iespiesties, un tad tā iespiešanās viņa visādi var izpausties, viņa var izpausties arī šādi, ka tur kaut kas nokrīt, nolido, noskan, nočerkst. Mums ir ar prātu tā tendence tur vainot, tā teikt, klātesošos kaut kādas neaizgājušās dvēseles, bet arī tā ir tikai energostruktūra. Un tagad tā, ka kaklu jau sajūt, ka vajag, redzi, un tāpēc viņš atradās, ka kā vajag. Māma gadījumos vaino savu brāli, kurš ir miris. Jā, tas ir pirmais, jā, kā es teicu, uz ko parasti gribās, to tā kā novirzīt, jo tas ir priekš mūsu atkal prāta tāds vieglākais izskaidrojums, ka kāds, kurš ir bijis un kurš vairs nav, ka viņš kaut kā mēģina kontaktēties. Arī tā mēdz būt, bet ne vienmēr. Jo vispār dvēselēm ir tā, ka tajā brīdī, kad viņas aiziet, viņām rodās ļoti daudz citu darbu. Bet tad, ja mēs pārāk bieži piedomājam un sākam kodā veidā ar savām darbībām šeit traucēt, nespējam atlaist vaļā, tad gan viņi var nākt. Un kaut kā likt manīt, ka tā kā pietiks, jā, kad jāiet prom, ka tu traucē to savu enerģijas iejaukšanos kaut kādos viņu procesos, kas viņiem ir jāveic tur tajā savā citā realitātē. Tu domā, ka spoki grabinās. Pareizi, tas ir vienkāršākais, ko mēs varam domāt. Meita redz baltu ēnu. Jā, tā var būt. Tas var būt arī sargeņģelis, piemēram, ja ir kaut kāds mentāli jūtīgs ļoti mentālais lauks, ja ir arī spēcīgs intuitīvais kanāls, viņš vēl arī kaut kādā veidā nav sabojāts, tā teikt, dzīves laikā nav aizvērts ciedē kaut kādiem notikumiem, tad var būt tā, kad redz kaut kādas šīs ēnas un lietas, un viss ir atkarīgs no tā, jo parasti pirmais ir cilvēciskais plāns, ka viņam ieslēdzās tādas bailes, kad gribās nobīties un to visu un tā kā nolikt malā, un tad pirmais tas baiļu faktors augsts varētu būt kāds spoks, un ja arī viņš tur ir, viņam varbūt ir kādi ļoti labi nodomi. Saka, jā, kad arī caur putniem nākot eņģeli, bet viņi spēja pieņemt jau kādas formas, tad citu eņģeli mēs citreiz varam satikt, arī viņš ir pieņemsim, nezinu, bezpajumtnieku formas, tā, teiksim, kas ir mūsu tās latviešu tautas pasakas, ja, kur tur kaut kur pārvēršās un kaut kādā ne tādā izskatā nāk, ja, kas tur prātam varbūt nepatikt, un arī tas tā arī mēdz notikt.
kad kaut kas, ko tu ieraugi un uz mirkli satiec, kurš tev ejot garām iedod kaut kādu vienu impulsu vai pasaka vienu teikumu vai raisa tevī kaut kādu sajūtu, arī varbūt šī te klātsošā eņģeļa enerģija, kas ir iegājusi kaut kādā konkrētā fiziskā veidolā. Un ar tiem putniem, arī tā var būt. Bieži saka, ka jau kāds blakus ir, tad un karsts paliek. Jā. Redzi, ja tās būtu mirušās enerģijas, noteikti karsti nepaliktu. Tas ir viens. Kaut gan atkal augstums nevienmēr ir slikts, jo, piemēram, visaugstākās struktūras, kas mums ir, pieņemsim, arturiāņu enerģijas, kas tur ir, nāk arī enerģētiskajās praksēs ar mums strādāt. Viņas nāk atkal tieši ar augstumu. Viņas izjūta kā augstumu viļņus uz ķermeņa. Tuvākās struktūras ar siltumviļņiem. Eņģelīši arī būs ar siltumu. Mazākais bērniņš, kad piedzima, skatījās turi un smaidīja. Un sekoja ar acīm. Jā, bērni redz. Bērni redz ļoti daudz ko mēs neredzam, un tad mēs viņam tā kā kaut kādā momentā laikam aizliedzam to redzēt. Aizkrāmējam to prātu, jo viņam ir brīvs prāts, viņam nav nekas cits, ko domāt. Fiziskais ķermenis pats paprast lietas, un viņam nav prātā domu jūklis, un tāpēc viņam ir brīva šī te spēja saredzēt un saskatīt gaismas struktūras. Un, protams, arī ne tikai, bet tomēr gribētu domāt, ka mēs to savu lauku spējam uzradīt tādu, ka mūsu laukā ienāk tomēr tikai gaismas struktūras. Bibuks gēls sveika, un tev rāda, ka tev drīz abonentiņš beigsies. Te rakstīts, ka jāatgādina, tev atgādina. Ceru, ka būs ar mums arī maijā. Tagad, kad 1,5 gads pēc manām meditācijām viņš arī skatās griestos un smejas balsī. Jā, tā var būt. Tu meditēji, tu ielaidā tās gaismas enerģijas laukā un viņš saskata. Žurka var būt Ilze. Nav? Bēniņoša žurka. Es zinu, ir tās paralēlās laika līnijas un reizēm viņām mēdz sajuktās miedarbības un mēdz būt tā, kad ir tās skaņas un ka tās ir saistītas ar kaut kādu citu to laika līniju, ar kaut kādu enerģiju eksistēšanu, bet tas droši vien atkal būtu pilnīgi cits stāsts nekā kā pa eņģeļiem. Eņģeļi noteikti tā kā skaļi neskraidītu, bet būt tā var, ja, kad varbūt arī mājai ir nepieciešama kaut kā tā enerģētiskā tīrīšana vai tā signāla došana, ka te šobrīd priekšplānā ir šī mana realitāte un ka tā jūsu realitāte šobrīd ir, tā kā pakārtot un ka es lūdzu jūs ar savu realitāti manai jau netraucēt. Var tā būt, jā, kad arī kaut kādas tādas skaņas un šīs lietas nāk arī no kaut kādām cita veida būtēm, kas ir tie astrāļi, tātad astrālais plāns. Un manā laukā, piemēram, arī caur meditāciju procesiem, man ir kaut kāda tā pārliecība arī, ka mēs ejam meditācijās, ka mēs tomēr izveidojam lauku, kurā viņi nenāk un nepieķerās, bet tad, ja neuzmanīgi darbojās un rīkojās, tāpēc arī neiesaka no svešiem, kā no svešiem, piemēram, garām ejot, kaut kur ieraugot, ka kāds tur ir ielicis brīvpieeju, un tas ir, kad meklēju visu par brīvu, tad tā mēdz gadīties, un tā ieraugo kaut kādu meditāciju, angļu valodu saprotu, es viņu tagad paņemu un klausos. Un, ka beigās, jā, tajā meditācijas procesā, ka tu tā kā noliec to prātu malā un savu lauku atver, diemžēl var visu kaut ko saķert. Bet tas viss ir risināms, un galvenais ir pašiem pirms tam uzlikt to aizsardzību, ko es jau jums stāstīju. Tā teikt, slēgtā lokā. Lūk. Un caur eņģeļiem, tad, jā, otrais centrs mums bija šī radošā enerģija, Rafaels par garīgo attīstību, kas vada dziedināšanas procesus. Un starp citu, šodien ir Rafaela diena. Tātad, ja bija jautājums par to spoguļu datumu, tad tas datums ar to savu divnieku īstenībā kopā saliekās uz dziedinošiem procesiem, tā kā šodien var pievērsties meditatīviem dziedinošiem procesiem vispār trešdienā kā tādā, un kopumā vēl saliekot šodienas skaitļu, un cik par ietekmi vispār tie procesi vēl pastiprinās. Un trešais centrs,
Trešais centrs mums ir ar tiecību uz mērķiem. Mēs tiecamies uz mērķiem, un tur ir arcangels Gabriels. Un Gabriels ir Dieva spēks. Viņš parāda to spēku, un trešā centrā arī mums parasti vajag to spēku pieņemt savus lēmumus, pastāvēt par kaut kādu savu viedokli, un tad Gabriels ir tas, ko tu vari pieaicināt, tad, kad tev notiek šī te lēmuma pieņemšana. Un attiecīgi viņš ir ļoti tūs tieši sievietēm un sieviešu enerģijai, un piedalās arī tādos procesos kā bērniņu gaidīšana, bērna ienākšana ģimenē. Tas ir Gabriela lauciņš, un viņš vispār rūpējās par bērniem. Tā kā tajos brīžos, kad gribās, lai tam bērnam palīdz, es zinu, ka Ilzai varētu būt šāds process aktuāls, arī tiem, kam ir mazie bērniņi no jums mājās, vai viņiem kaut kas ar veselību, vai vēl kaut kas, tad pieaicināt tieši Gabrielu, jo Gabriels veiksmīgi pēc vecāku pieprasījuma spēja miedarboties tieši ar dvēselēm, kas vēl atrodas fiziskā ķermenī, tā kā bērnu veidolā, un sakārto viņiem ļoti daudz un dažādas nepieciešamās lietas, padarot to viņu miedarbību ar pasauli harmoniskāku. Un Gabriels palīdz tiem saucamajiem gaismas ziņnešiem šeit uz zemes, tie, kas rakstnieki, tie, kas skolotāji, tie, kas ir miedarbībā ar bērniem. Es par gribētos teikt, ka, piemēram, Ilzē vispār Gabriels būtu no rīta pieceļos, savienojos ar Gabrielu, un viņš tur līdz ar to tev spēj īstenot un līdzsvarot visas lietas, gan tās, kas tev ir nepieciešamas savu bērnu virzienā, gan arī pārējās tajās miedarbībās. Es ceru, ka to tā drīkstēju teikt skaļi, vienkārši likās, ka tas jāpasaka, lai pēc tam neaizmirstās. Un Gabriela tās zīmes, kādas viņš mēdz dot, viņam ir šī te bronzes krāsa, kaut kāda staru mirdzums, metāliskā krāsa, tad, ja sāk acīs krist metāliskā krāsa, vai gribās viņu kaut kādā veidā tā kā pielietot vai likt kaut kur apģērbā, tad tas ir tā kā tas savienojums ar Gabriela enerģijām. Un sirds centram. Ar sirds centru ir tā, kad pēc manām sajūtām tur īsti nevar nodalīt vienu eņģeļu no citiem, jo sirds centrs ir tas, manuprāt, kurš miedarbojās ar pilnīgi visu, jo viņam ir šī lielā atvērtība. Viņš ir atvērts visam, un caur sirds centru veidojās un darbojās ļoti daudz mūsu šīs miedarbības, gan ar saviem dzīves pamatiem, gan ar lēmumu pieņemšanu, gan visu, jo vispār mēs šobrīd pasaulē ļoti ejam iekšā tieši caur sirds centru un jūtamies komfortabli tad, kad mēs sākam lemt, redzēt, jūs dzirdēt tieši ar sirdi. Un tādēļ tur ir pilnīgi visas šīs enerģijas, tā kā pieņemamas. Un caur sirdi miedarboties mēs varam lūgt ar jebkuru no eņģeļiem, ko mēs sajūtam, kas mums ienāk prātā, kuru vārdu mēs izdzirdam. Ja? Un savukārt 5. centrs, kas ir komunikācija ar pasauli, ir arcangels Čamuels. Viņš ir tas, kurš spēja, tā kā saka, ka viņš spējot redzēt Dievu, to, kāds viņš tieši ir, ko viņš domā, spēja palīdzēt izveidot šo te miedarbību, kas priekš tā komunikācijas centra, 5. centra ir atkal tas, kas ļauj sajust to savu īsto dvēseles plānu, kā tad man miedarboties, kur man iet, kā miedarboties to gaismu manī un gaismu tevī. Ja? Un attiecīgi var lūgt viņa palīdzību, lai tu varētu atrast to, kas ir priekš tevis būtisks, sajust, tā kā izkristalizēt kaut kādus tos savus spēramos soļus. Es par katru no viņiem arī, es domāju, laika gaitā, es ielikšu par katru no viņiem tādu mazu stāstīju un arī mazu enerģētisko praksītu abonentu saturā. Tā šķiet, ka tas būtu priekš jums interesanti, ko jūs par to sakat. Un Čamuels ir arī tas, kurš strādā kā visu redzošais kopskata redzētājs. Tātad viņš var palīdzēt arī tev saskatīt kopskatu, savu dvēseles plānu, to kopskatu no augšas. Tas, uz ko mēs bieži vien gan caur konsultācijām, gan caur mūsu tām sarunām un visu tā kā mēģinam iet solīti pa solītim,
tad caur viņu enerģijām, caur enerģētiskām praksēm tieši ar Čamuelu var saskatīt uzreiz to kopainu. Tagad skatos, tad mums ir 7 saspiestas sirsnības. Spiežat vairāk, cipari arī man patīk. Līdz 11 varētu tikt. Nu, lūk, un šī komunikācija ar pasauli ir tā, kas mums, kur mums ir jānoņem gan tās bailes no neveiksmes, gan tas, ka mēs pašrealizējamies arī caur to sirds centru, ka tur mums te ir tas tīmus savienojums, 5. centram un sirds centram te, šitā čakriņa. Un kamēr tas savienojums nav, tikmēr ir ļoti grūti tajā savā pašrealizācijā, jo tagad vairāk, kā arī vakar, kad mēs bijām laivā, kad iznāca tā frāze, kad tagad darbs vairs nav darbs, tagad meklē un prasa, ko man darīt darba sfērā, un kurš darbs ir priekš manis, neviens darbs nav priekš tevis, jo priekš tevis ir tava, tā kā tā dvēseles izpausme, jo ir grūti noturēties vietās, kurās tu nejūti vilkumi tā kā caur sirdi, ka tev tas patīk. Kaut vai kolektīvs, ka patīk, kaut vai rezultāts, ko tu tur iegūst, ka tas tev patīk. Ja? Protams, ka nekur nebūs tā, ka tu aizies un tikai lafā sēdēsi, bet kaut kādam tam te gala sajūtai ir jābūt, ka tas sirds centrs un tā iekšējā būtība ir apmierināta ar to, ko viņi dara, un līdz ar to tas darbs, tā pašizpausme un pašrealizācija ir ļoti, ļoti saistīta ar sirds centru. Nu, lūk, un tad Čamuels ir tas, kurš varētu parādīt, kā nepratoties pārmaiņām, kā viņas ieviest un kādā virzienā doties. Un 6. centrā, kas ir mūsu intuitīvais centrs, tur ir atkal arcangels Ariels. Ja? Un viņš atver dziedinošās spējas un komunikāciju ar dabas gariem. Tā kā sanāk tā, ka ja mēs gribam sakomunicēt ar tiem dabas gariem, kas mums ir tepat āstumā un apkārt, tad mēs to komunikāciju varam lūgt veidot, tā kā sanāk savu arcangeli Arielu. Kad tā ir, pēc manām sajūtām tā lauka veidošana. Jo tā kā tu nevari zināt, kādas īpašības tiem zemes gariem piemīt un ar kādu dusmiņu viņi tur var pie tevis atnākt, jo zeme, tātad tas ir kaut kādas arī zemes īpašības, jā, zemes emocijas arī viņa plānā, tās nav 100% gaismas būtnes, bet tas eņģelis kā 100% gaismas būtne, viņš ar to savu klātbūtni pieaicināts, viņš spēja izlīdzināt to lauku, un viņš to miedarbību uztaisa priekš tevis, un tā kā nekaitīgāku to pieredzi ļauj izveidot gaismīgāku, sanāk tā. Līdz ar to, ja gribās tur iepazīt fejas un rūķīšus un visus citus tos, kas šeit tepat tūmā kaut kur mums dzīvo vai sakontaktēties ar tiem soļiem bēniņos, tad pieaicināt Arielu, caur to enerģētisko procesu, kopā ar viņu tur labprāt vēlētos iepazīties, uzzināt, nodot kaut kādu ziņu vai vēstījumu, tiem, kas ir, tā kā šajā te zemes plānā, kā tās gaismas būtnes. Un vispār Arielam arī šī sievišķā enerģija, dziedinošā enerģija, bet viņš vairāk darbojās uz putniem, uz dzīvniekiem, tātad atkal tiem, kam ir mājdzīvnieki, tad, ja bērniem bija Rafaela enerģijas, tādā Arielu mēs varam aicināt miedarboties ar saviem dzīvnieciņiem, kas mums ir mīļi un tuvi, ja viņiem ir vajadzīga kaut kādā palīdzība. Nu, lūk, bet Ariels kopumā vispār vada pa ceļu tādu, kas palīdz zemes vidē, tātad tiem, kas pievēršās, viņš miedarbojas ar tiem, kas pievēršās tur zaļajai domāšanai, kaut kādu visu šo lietu ieviešanai, viņš ir klātesošs tādos procesos un palīdz arī ģimenēm. Un ģimenēm palīdz veidot kaut kādus krājumus un uzkrājumus, kaut kādu veidu stabilitāti no zemes un dabas procesiem, tā kā tie, kas pieņemsim ir laukos, kas paši kaut ko audzē, veido, uzkrāja, tad Ariela enerģijas ir tās, kas palīdz šo savienojumu ar dabu izveidot. Un, ka viņš strādā tāds, tāds planētas kopējais ceļvedis. Un
Un 7. centrā mums ir Metatrons. Metatrona enerģijas, tātad jau augstākas šīs gaismas enerģijas, un viņam var lūgt padziļināt tavu saikni ar Dievu, ar visumu, ar gaismas spēkiem. Tātad arī tad, kad mēs ejam tajā savienojumā ar savu augstāko es, tad arceņģelis Metatrons ir tas, ko var saukt un pieaicināt palīgā, un viņš darbojās caur uz 7. enerģētisko centru. Un viņam ir arī īpaša meditācija ar dziedinošo tādu kubu, ko es arī kaut kad plānoju jums iedot kā enerģētisko praksi, bet līdz tam jātiek. Tā kā jāpaiet vēl kaut kādu laiciņu cauri, vismaz tam saturam ir jābūt, tā kā pieejamam tiem, kas vēl sāk, tā kā no paša sākuma, vai daļai no sākuma, lai nonāk līdz tam 7. centram, jo kas ir svarīgi, tāpatās kā arī tajā vienkāršā, kad mēs ejam meditācijā, ka vispirms jābūt ir sazemējumam, lai varētu, tā kā lidot uz augšu, teiksim tā. Zināt, lifts parāja gaisā, un tad nevar nonākt lejā. Kā nevar sākt no nevajadzētu. Var, bet nevajadzētu sākt tā kā no otra gala certies, tā teikt, vispirms pie pašas augšas. Un vēl ar tiem eņģeļiem ir tā, kāpēc viņi pa laikam grib par sevi atgādināt, jo mums atkal caur prātu ir tā tendence, ka mēs sākam iet kaut kādu šo pašattīstības ceļu, mēs uzreiz gribam ķerties pie, tad uzreiz civilizācijas tādas un tādas, un tur visādas tur gaismas būtnes un gaismas skolotāji, un tad uzreiz uz augšu, bet lai tu uztarenētu, tur ir atkal tas solis pa solim, arī šajos enerģētiskajos procesos, iešana cauri kaut kādām tām klasēm, tā saskaņošanās vispirms ar sevi, tad saskaņošanās ar augstāko es, pēc tam jau ar eņģeļu grupu, un tad caur eņģeļu grupu sākt iepazīt plašāku to gaismas energo lauku, un tad jau pamazām ļaut viņā sev atpazīt, jo ienāk viņi tāpatās, jebkurā šādā procesā ir klāt mūsu visas gaismas struktūras un pavadoņi, bet tieši veidot to savienojumu vai trenēt to intuitīvo kanālu, lai šīs lietas tur arī iet tā kā solīt pa solītim. Vispirms vispār to kanālu jāskārp un jāiztīra un jānokalibrē, un tad, lai caur viņu tā informācija nāk tīra, un tad arī nerodās vairs tas jautājums, vai tas bija mans prāts vai ego, vai kas man tur to visu pateica priekšā, tad mēs skaidri zinām, un atnāca Metatrons, un man runāja no sērijas. Vēl kas ir ar šiem eņģeļiem, nevajag satraukties, ja mēs neatpazīstam un nespējam nosaukt vārdā, viņi tāpat atnāk to savu darbiņu izdara. Un vēl mums ir diezgan būtisks centrs, 8. centrs, kas jau iet augstāk virs 7. Mēs gan parasti visās konsultācijās un visā skatāmies līdz 7. Jo 8. tas jau ir pavisam tāda, metafiziska iedarbība, pavisam jau kosmos. Tas savienojuma punkts jau virs augstākā es un jau kas ir iekšā jau gaismas struktūrās. Un tur savukārt ir arceņģelis Sandalfons, kurš spēj nodot tavas lūkšanas patiešo, tā teikt. Tavi vārdi, Dieva ausī, kā saka, tad viņš spēja nodot tās lūkšanas patiešo uz pašrealizāciju. Bet kā jau mēs esam kaut kad runājuši tām lūkšanām, jo zina, ka tur jāpieiet ir tām harmoniski, mazliet uzmanīgi, nelūgt tā teikt no prāta, citreiz gribam labāk, un tad var sanākt kaut kā savādāk, ka lūkšanai vislabāk ir jābūt vispārīgai. Ja mēs gribam kādam caur tām savām sajūtām un gaismas enerģiju palīdzēt caur lūkšanu, tad mēs lūdzam tomēr, lai priekš tā cilvēka harmoniskā veidā risinās kaut kādas tās viņa situācijas, nelūdzam konkrētas lietas, jo mēs nevaram zināt, vai viņam tās ir vajadzīgas. Tad Sandalfons ir šo te lūkšanu aizbildnis. Tad, protams, vēl, ja mēs skatāmies uz 9. 10. centru, tad tur ir arī Jofēls un Azrēls un visādi eņģelīši. Un šeit, un tas jau ved uz visu tādu jaunu, uz visu tādu lietu atvēršanu priekš sevis, lai būtu jau paļaušanās un sekošana tām augstākajām enerģijām, ar kurām mēs tā kā nolemjam iedarboties. Jo ar eņģeļiem, tāpat kā ar jebko, ir jābūt tam tavam brīvās
brīvās gribas principam, kad tu izsaki savu brīvo gribu. Viņi var nākt, viņi var kaut tur to glāzi plēst un visu kaut ko darīt, bet tu neizteiksi savu brīvo gribu, ka jā, es to pieņemu, to tavu zīmi un vēlos zināt, kāpēc viņi atnāca, tad viņi nemaz nevar tev dot to informāciju tālāk, jo tu neizsaki savu brīvo gribu. Jā, un lūdzam, lai saskaņā ar Dievu plānu, tieši tā, ar dvēseles plānu, ar Dievu plānu, ar augstāko plānu, un atkal, tad, kad mēs gribam realizēt kaut kādas savas lietas, mēs lūdzam par sevi, tad, kad caur to lūgšanu atnāk tas, kas manā ceļā tā kā paši realizējās, vai veidojās, lai tas nes arī kaut kādu augstāko labumu apkārtējiem, ne tikai man, bet arī apkārtējiem, ja. Un tas nav uzreiz jāsaprot, ja, ka tur visu pasauli no kaut kāda tavu viena soļa kaut ko iegūst, kopā enerģētiskā plānā tā arī ir, ka zem kā gaismas struktūra no tā arī iegūst. Bet tas ir vairāk uz to, kad, tu ej un dari kaut kādas savas lietas, tu attīsties, tu atver to savu apziņu, un tas augstākais labums sāk darboties tā, ka viņš sāk strādāt un atvērt un sakārtot lietas arī tev apkārt esošajiem, teviem vistuvākajiem cilvēkiem, un augstākais dievišķais plāns, un viņa tāda izpildīšana, tas augstākais labums būs vienmēr tas, ka pat kaut vai, piemēram, ja tu sevī kaut ko izmaini, ka tās izmaiņas tevī nesīs kaut ko labu priekš taviem līdzcilvēkiem. Tu būsi priekš viņiem, tur nezinu, saprotošāka vai mierīgāka. Un tas priekš viņiem būs augstāks labums, jo netiks, tagad racināts viņa emocionālais plāns. Tad, tām lietām visām ir kaut kāda tā savu miedarbība, kas kopā atnes kaut ko vairāk, nekā mēs, jā, tajā brīdī varam, tā vienkārši iedomāties un izteikt vārdos. Lūk tā. Kādas jums vēl sajūtas par eņģelīšiem? Jo kopumā, laikam, cik man sanāca šitai stundas laikā izstāstīt par veseliem 9 arcēnģeļiem. Bet jā, es domāju, ka es jums tiešām abonentu saturā tiekšu, vēl nav abonenti, var droši pievienoties, mums ir visādas interesantas lietas. Abonenti klātsošie neļaus samelot. Un tas, ko jā, man gribētos tā kā tuvākā laikā tiešām ielikt un papildināt arī ar šīm te, tā kā praksēm, pamēģināt pajust, jo katram viņam ir tā sava krāsa, sava enerģija, caur kuru, tā kā var to miedarbību veikt. Tā kā citi runā ar akmeņiem, citi runā ar eņģeļiem, citi runā ar vēl kaut ko, ar tiem pašiem dabas gariņiem, un katram ir sava vieta būt, un tiem, kam šis rezonē, jā. Arī tāda veida ceļš ir ejams. Kā jūs tur otrā pusē jūtaties? Es skatos, ka liela daļa šodien laikam nemaz netika. Nekas es atstāšu, es saglabāšu to ierakstu un ielikšu kā parasti tajās slēgtajās sētītēs. Labi jūtaties. Jā, es domāju, ka es pēc sajūtām, jā, ka šito tēmu, ja jums nav kaut kāda tāda, tā kā papildus jautājumi, tas vajag, ka viņai tā jāļauj tā bišķiņa nosēsties, tā pa viņu tā kā padomāt. Šī ir vieta, tāpēc es bieži vien tomēr izvēlos to YouTube, ko es jums arī biju piedāvājis caur slēgto saiti, kad galā gluži enerģētisko praksi, te vēl es neesmu līdz tam izaugus, laikam. Lai vadītu enerģētisko praksi ar skatītājiem, tā kā no malas, kaut vai 6 minūšu. bet jā. Jā, ka tie nav vienmēr spoki, jā. Bet, saku, tur visādi var būt. Man liekas, ka tur būtu jāsāk ar tādu, vispirms to mājas tīrīšanu, sakārtošanu, ja ir sajūtas, ka to vajag. Bet, ja nē, tad to jau arī var tā iekšēji sajust, vai tas ir kaut kas grib tev tur kaut kādu ziņu padot, tā kā man te laivā laikā glāzi nogāzt, jā, uztaisīt troksni un parādīt, ja, ko prot. Vai arī tas ir kaut kas cits, jā. Tā kā tā.
Nu, kā jums pēc sajūtām? Vēl par kaut ko gribam parunāt, varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi, kaut kādi ierosmi, kaut kādi tēmiņi. Vai iesim uz publisko kārtas vilkt? Te arī nevar saprast, cik ilgā laikā skaņa aiziet. Jums ir sajūta, ka viss, jā. Man arī sajūta, ka viss. Ir sajūta, ka viss ir pateikts. Jā. Nu ko? Nu jāsaka, tā bija baigi forši. Forši bija atkal ar jums mūsu kompānijā kopā pabūt. Paldies katram, kurš arī pa ceļam atnāca, pievienojās, paskatījās kaut vai mirklīti. Ja jums ir vēlēšanās, jūs varat arī pievienoties abonentiem, kā reiz tūlīt sāksies jauns mēnesis. Abonentiem ir arī visādas papildus iespējas, iegūt kaut ko vēl un vēl vairāk. Piemēram, šādus laivus arī saglabā, pēc tam, ja uz viņu nav būts, viņi var noklausīties, un tie parasti ir tematiski. Tā kā jā. Jā. Sajūts, ka klātsoši. Pēc man pat vajag degs šitajā te laikam. Šajā filtrā īsti nevar redzēt, bet man ļoti sarkani vajag palikuši. Rokas augsts vajag sarkani. Un glāzes saplīsas. Bet vispār viss šāds, jā, viņas sarunas, viņas nav tā mums te vieniem pašiem. Viņas visas tiek tomēr kaut kādā veidā vadītas un organizētas uz kaut kādu impulsu pamatu. Ka tā informācijai ir jāatnāk šobrīd šeit un tagad, un ka kādam viņa ir patiešām tā kā svarīga. Jā, tad mēs būsim uzsildīti. Būsim uzsildīti ar informāciju un ar enerģijām. Tā ir, katra saruna atnes kaut kādu savu enerģētisko darbiņu līdzi. Nu, forši. Nu, neko man tagad tikai jāsaplāno ar savu laiku, lai es jums varētu visu iedot un salikt. Un es ceru jūs redzēt arī māja mēnesī. Nu, es skatīšos, nākam trešdien jau ir 1. mājas, bet 1. mājas ir manā dzimšanas diena. Es nezinu, vai es gan jau ka vairāk nē nekā jā, tieši 1. datumā nākšu šeit. Bet pēc sajūtām paskatīšos, kas būs ar 29. 30. vai prasīsies to mēnesi noslēgt vēl šī mēneša ietveros, kā tur pēc enerģijām paliks, bet uz priekšu tas attīstības plāns varētu būt, jā, ka mēs māja mēnesī varētu pāriet jau uz kaut kādām šīm te eņģeļa enerģijām. Un man jau tur vēl ir šis tas, kas man ir jāieraksta jums un jāieliek. Ik pa laikam tik apsola un beigās līdz tam netiek, padara vienu darbi, 2, 5, 8. Bet jūs man atgādināt, vai arī, ja jūs pēc savām sajūtām jūtat, ka kaut kas ir vajadzīgs vai nepieciešams, tam obligāti nav jābūt individuālam. Varbūt caur savu lauku sajūtu, ka kaut ko vajag visai grupai. Man atliek pēc tam nosēsties, veltīt tam tās 10 minūtes un ierakstīt. Jā, labs plāns. Jāsaka, bet es pēdējā laikā mēģinu mosties jau pēc 4, tad es domāju, patiešām. Un tad es mēģinu gulēt tomēr līdz 5, kad skanēs modinātais, bet, redz, laikam tu sajūti, ka ja modini 4, tie jāceļās 4, tagad jau būs vieglāk, var jau arī piecelties, jo gaišāks paliks no rīta. Būs diena garāka. Tā ir, bet īstenībā man no rīta ir vieglāk nekā vakarā. Tāpēc arī es neesmu tas vakara laivotājs, kas var nosēdēt ar lielo skatītāju skaitu 9, 10 vakarā, ka visi vakarā ir atgulušies un gatavi kaut ko papētīt, tad man jāiet gulēt. Nu tā, nu ko, paldies, un pēc kaut kāda laiciņa, vismaz es tā šī brīdī domāju, es nezinu, kas būs, kas izslēgšu ārā, bet es laikam ienākšu ar kārtiņām, varbūt kādu brīdi vēl padarbošos. Tā kā tā. Paldies jums, bija interesanti. Paldies par sasūtītajām dāvaniņām. Paldies par kopā būšanu. Un tiekamies rīt no rīta jau dienas vēstījumu pie jums. Čau! Zaķenīt.
man tā pildspalva visu laiku līdzi, bet tās lapiņas vēl nav sarakstījušās. Es katru dienu par to domāju. Tas ir mans kaut kāds klupšanas akmens. 5 piecēlos meditācija joga diena. Jā. Super. Nu tā ir, ka tā diena ir garāka, tur var daudz ko no rīta paspēt. Tie ir tādi forši tie rīta procesi. Un vēl ar jogu un meditāciju. Forši. Rīt no rīta atkal būsim meditēt. Labi, pagaidām ar tām.